Augstums palēnām nāk virsū un cilvēki veikalos iepērk gan šalles, gan cimdus. Bet ko darīt dzīvniekiem, kuriem arī ir augsti, it īpaši tiem mazajiem un plikajiem? Apģērba stils dzīvniekiem neapšaubām ir atkarīgs no saimnieka izvēles, ģērbšanās stila un dzīvesveida. Staffordshire terjeru saimnieki bieži vien savus mīluļus izvēlas ietērpt sportiskā vai militārā stila apģērbos. Bet ja pie mums nāk dekoratīvi suņuki, tad mēs varam piedot kaut ko jautru, kaut ko tādu modernu un skaistu. Izvēlētajai štātei, protams, var piemeklēt arī atbilstošs aksesuārs – cepurītes, somiņas, kaklasīksniņas un zābaciņas. Vai ir kādi īpaši apģērbi suņiem, kurš tieši rudenī iegādājas vairāk? Tā arī atkarīgi no suņa šķirnam. Ja, piemēram, saimnieks zina, ka suņiem nevajag tas siltinātai, tad viņi pasūta tikai aizsargās kombinezons, tādas lietu metāliši, kuri aizsargā tikai no slapju draņķiem, dubliem, smiltiem, un lietu, protams. Piemēram, mums vēl ir tādas cepurītes, viņi domāti koker spanielim. Tāpēc, ka vienmēr koker spanielam netīras ausis, tāpēc, ka viņi visu ar tiem ausiem staigā pa zeme. Domāt tāda cepurīte. Vēl ir pudelis, šķirna. Viņam arī izdomāta tāda cepurīte, var aizsargāt ausi. Nu nav jau tā, ka apģērbs sunim ir tikai saimnieka kaprīzes. Šobrīd populārs ir vairākas suņu šķirnes, kuriem īsās vilnas un neliela auguma dēļ apģērbs mūsu klimatiskajos apstākļos ir reāli nepieciešamība. Un kā ir ar zābaciņiem? Ziemā, es skatos arī uz savu suni, ka mēs nevaram staigāt pa to sniegu. Kad viņš mikst, tas vēl nekas, bet kad viņš sāk kust, tad viņām tas sniegs stāv starp pirkstiem, un tad viņa sāka klibot. Un tad mēs griežamies mājās un velkam zabaciņu. Ja arī jūs mīlim vēlējās rudens pastaigās sāk salt, tad kādu kombinezoniņu varat iegādāties sākot jau no 12 latiem. Bet ja gribat pašūdināt ko īpaši iespējams sev pieskaņot, tad jārēķinās ar 30 latu lielu naudas summu.